Tā, sveika, Līga! Sveiki. Man prieks šodien tevi satikt, iedzert ar tevi tēju šajā svētku laikā. Un, es zinu, ka šis tev ir bijis tāds liels pārmaiņu gads priekš tevis. Un, mēs iepazināmies pusgadu tieši atpakaļ, man liekas, jā, kaut kad jūnija beigās satikāmies. Un jā, tad arī notika tas pagrieziena punkts tavā tieši saistībā ar veselību. Bet padalies pati, jā, kā tev šis gads un kā viņš noslēdzās un kas ir tās lielākās pārmaiņas, ieguvumi, pateicības, varbūt, ko tu gribi padalīties arī ar citiem. Jā, šis man bijis ļoti tāds interesants, pārmaiņu pilns gads, un esmu ļoti pateicīga, jā, par sastapšanos ar Evitu, jā, viņa ir man tiešām kā tāds kurators pa dzīvi jau palicis, jā, un jā, tātad man bija tā, ka diemžēl, jā, dēļ veselības ļoti daudz, kas bija pamainījies dzīvē tā, ka es nevarēju savus sapņus vairs realizēt, jā, teiksim, ja man bija saistībā ar, darbiņiem, ja dažādas idejas un visu kaut kas, jā, tad tomēr veselība lika par sevi. Lika manīt, jā. Jā. Jā, diemžēl 5 gadus atpakaļ saskāros ar onkoloģiju, jā, kas viss aizgāja, var teikt, ķēdītē, ja, kad pēc onkoloģijas bija problēmas ar locītavām, ja, un tā tālāk viss tas par ķēdīti aizgāja organismā, ja, kad, var teikt, visu laiku nāca kaut kāds vainīgs, lielāks vai mazāks klāt. Un man pat nebija cerība īstenībā, ka tur varētu kaut kas mainīties, jo doktori vienmēr teica, ka analīzes jau ir labas. Nu, lūk, esot vasarā uz pleca operāciju, es sadzirdēju te par organismu attīrīšanu, un man tas ļoti uzrunāja. Es sadzirdēju to, ka, lai palīdzētu locītavām, ir pa priekšu jātiek galā ar gramošanas sistēmu. Man tas ļoti uzrunāja, jo tas bija kaut kas tāds citādāks, ko es līdz šim biju dzirdējusi. Iedziļinājos, noticēju, uzticējos, jā, un ir rezultāts, jā. Tas nenotika vienas dienas laikā, nenotika mēneša laikā, ir pusgads pagājis, jā, un ir ļoti priekš manas situācijas, kāda bija, kad es biju atkarīga, jā, no palīga ierīcēm, jā, lai ietu nokārtot dabiskās cilvēku vajadzības, jā, tad šobrīd es varu brīvi ceļot, jā, un eksistēt bez kaut kādām palīga ierīcēm, jā, un tas ir wow, tā ir ļoti liela uzvara tieši priekš manis. Un locītavām, man liekas, tev bija uzlabojums jau ļoti pat ātri, vai ne? Jā, 2 mēneši, kad mēs satikāmies, vai ne, toreiz? Tieši tā, ja man bija tā krakšķēšana, jā, ne tikai man bija problēma ar labo plecu, bet bija arī problēma ar kreiso plecu, jo iepriekš jau bija iesādātais plecs, kas atkal deva par saviem ziņu, jā, ka tur, pie kustībām, ja bija tā skaņa, tāpatām ar gurniem, ja pieceļoties no rīta, es pat kliboju, kamēr iestaigājos, kamēr iemasēju, ja, un atkal otrais gurns bija tāds sauss, ja, pie vingrošanas, ka tu jūti, ja, un arī potītes tāpatām ļoti sāpēja, bija tāds kāda sajūta, ka tā kā dzelzs riņķi būtu ar potītēm, ja, un, jā, protams, papildus lietoja arī speciāli locītavām, ja, kā lai saka, locītavu atbalsta, jā. Atjaunošanai, jā. Un tas viss tiešām ir sasumējies un rezultāti ir fantastiski. Ir pat vēl vairāk nekā es biju gaidījis, jā. Tā kā tas ļoti priecē. Man ar Līgu patīk tas, ka viņai ir šie te rezultāti. Daudz šie te mazie rezultāti, tie negaidītie, jo tā kā parasti cilvēki nāk uz attīrīšanos, ir tas kaut kāds viens pieprasījums, ja? Vai nu tas ir locītavas, vai liekais svars, vai tur gremošanas problēmas, vai enerģijas trūkums. Un Līgai bija atkal tas, ka viņa man ik pa pāris nedēļām mēs tā kā sazinamies, un viņa man tikai stāsta, un man tas vēl uzlabojas, un tad man vēderiņš ir pazudis, jā, un tad man tur kārpiņas no kakla ir nogājušas, jā, nokritušas nost, un tad man tur ādiņa tāda, un tad man tur matiņi, jā, frizieris saka, vai cik tev daudz jaunie matiņas auguši, jā, un tādas, tā kā it kā mazas lietiņas, vai ne, bet kopā sasumējot sanāk ārkārtīgi daudz, jā, šie te veselības uzlabojumi, ko tu patiesībā neesi gaidījis, ja, ko tev sniedz šī attīrīšanās sistēma. Un es gribētu, lai tu padalies ar
sievietēm par savu pēdējo rezultātu, par ko mēs runājam, kad ārprāt, cik tas ir forši, kad to var izsināt, jo daudz sievietes ar to sadzīvo, bet patiesībā tas risinājums arī tev diezgan tā kā ātri atnāca, vai ne? Jā, es patiešām negaidīju, ka tik ātri, jo ātrāk vai vēlāk, mēs sastopamies ar urīna nesaturēšanu, un vēl ir, teiksim, pēc operācijām vai teiksim, pēc dzemdībām, un tas tā ir, sievietēm tas ir īpaši raksturīgi. Un tas ir ļoti, ļoti liels diskomforts, un, protams, kad es tāpatām lietoju līdzīgi kaut ko kā keigeliem, un vingroju un par to piedomāju, kā to uzlabot saistāvus, bet nebija tie rezultāti tāds, kāds es gaidīju. Un es jau sāku domāt, es esmu dzirdējis par operāciju un tā tālāk, un tad es sadzirdēju īstenībā par to kolagēnu, kad viena piecbērnu māmiņa teica, sāciet ar šo, un es domāju, tiešām es pamēģināšu, jo es neko nezaudēšu īstenībā, un īstenībā pēc pirmā mēnesi jau ir fantastiski rezultāti. Un papētot kolagēnu vairāk, es tiešām esmu sapratusi, ka es kaut kā nebiju arī dzirdējusi, nebiju sadzirdējusi to informāciju. Tas ir īstenībā ļoti, ļoti svarīgs. Vēl jau vairāk pēc 40 gadiem, kad gan saistāvdiem, gan ādas visam stāvoklim, gan arī sievietēm, kas ir ļoti svarīgi, arī gan vizuāli uz sejas, teiksim, grumbiņas aizpildās un tā tālāk. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un es esmu nolēmusi tiešām to arī regulāri lietot. Jā. Rezultāts ar urīna nesaturēšanu mums ir tiešām ļoti daudzām sievietēm. Un tā kā Līga arī pieminēja, šeit ir svarīga kolagēna kvalitāte, jo šie rezultāti ir arī mēnešu laikā tiešām jau daudzām sievietēm. Tā kā tas, man liekas, tas ir tik labas ziņas. Man liekas, tas ir brīnišķīgi, jo pēc dzemdībām ļoti daudz sievietes ar šo saskarās. Un saistāvdu vājums ir patiesībā ļoti, ļoti daudz cilvēkiem. Un, protams, pēc 40 menopauzes vecums tas ir ļoti, ļoti izteikti. Tā kā, tu gribēji vēl pastāstīt, manuprāt, arī par artrītu, vai ne? Jā, tas arī bija briesmīgi īstenībā, jo man sākās pēdām deformācija, lielie kauli sāk virzīties uz ārpusīti. Un pēdas virspusē tādas sīkās adatiņas, un īstenībā to var saprast tikai cilvēki, kas ir saskārušies ar līdzīgām sajūtām, kad tev lielajos kaulos dur kā īlēni iekšā, un tev griež, un pa virsu pēdai iet tā kā sīkas adatiņas, tā kā stikla gabaliņi dur, tas ir briesmīgi. Un tas viss sākas sevišķi naktī, kad ir, tad, kad tu gribi gulēt, un tu vienkārši spiež uz smadzenēm, tas vienkārši, Un arī vienkārši man bija tāds bišķiņi tā kā, panika pārņem par to, kad es zinu, kā mammīte ir artrīts, tiešām rociņas un kājiņas deformējas, un es domāju, ārpēc es to negribu, un atkal analīzes ir kārtībā, un tu mocies, un reāli tu aiziet pie daktera, un tev kauli ir sarkani, iekaisuši, un tev sāp, ļoti sāp, tā, kad es saku tikai velc iešļūcenes, un šļūkā, kad tu nevar neko locīt tās pēdas. Un tas ir ar augstu papēšu atkal uzvilkt, vienkārši tas apstādina, ne jau, kad skals, lai gan arī, es pat nezinu, iespējams, ka viņš bija pietūcis vairāk, šķiet arī, kad viņš ir tā kā taisnāks palicis, tā kā varētu būt, kad, tas tūska noiet, un arī liekas, ka mazāk ir tas skaula izvirzījums uz āru, tā kā feini tiešām. Jā. Un Līga ir tas piemērs arī, kurš tiešām cilvēks, kas piekopja veselīgu dzīvesveidu, kas seko līdzi, ko ēd, ļoti rūpējās par fiziskajām aktivitātēm, bet ar visu to, man liekas arī, kas sievietēm tāds svarīgs momentiņš ir, kad arī šie piemēram, tie 5 liekie kilogrami, viņi ir jūtami. Es vakar arī tieši vienkārši man atnāca, runāju arī ar vēl vienu dāmu, kur saka, man tie 5 kilogrami, viņi man traucē. Reāli traucē. Protams, vizuāli tas varbūt nav tā redzams, vai ne, bet tev pašai traucē. Un tas, ka tu vari darīt jebko, tu vari labi ēst, tu vari iet uz zāli, gadiem vingrot, bet tev nekas nemainās. Un tad vienkārši 3 mēnešu šis attīrīšanās kurs, vai ne, kas reāli tev iedeva to rezultātu, kad tu tiec atpakaļ tajā savā komforta svarā, komforta svarā, un arī tev tās bildītes ļoti smuki arī, kur tas vēderiņš, kad iepriekš bija izteikti tāds
sieviešu tas vēderiņš, jā, tā kā zemais, un tad, tagad ir smuki plakans, tā kā jaunai meitenei. Jā, tieši tā, un tā ir tik fantastiska sajūta, jo īstenībā tas nav tikai par vizuālo, tas ir tik svarīgi, ka zarnas ir vienmēr iztīrījušās, jā, tas ir, kā lai saka, tiešām, tā kā saka, jā, laimes hormons rodas zarnās, un tiešām tā ir, jo tur, tagad zinu kā humors, ja? Jo tu biežāk ej uz toleti, tu esi laimīgāks paliec. Tā, manā gadījumā noteikti tas tā ir, ja? Paldies tev, Līga, par to, ka tu padalījies tik atklāti par savu ceļojumu šī gada. Un es domāju, ka tā ir tāda ļoti laba iedvesma arī citiem cilvēkiem sākt rūpēties par sevi, uzņemties šo te atbildību par savu veselību, jo šis dzīvesveids, principā, tas ir lielākais, kas nosaka vispār to dzīves kvalitāti. Ja, kā mēs dzīvosim arī pēc 5 un 10 gadiem, un ir laiks sākt domāt jau šobrīd, kā mēs jutīsimies pēc tiem 10 gadiem. Un es personīgi uzskatu, ka organisma attīrīšana kopā ar uzturu, kopā ar kustībām, ja, ar šo te, strādājot, protams, arī ar domāšanu, ar mindsetu, ja, ka tas ir viens no tiem stūrakmeņiem, kā justies labi, ja, kas ir tā kā preventīvā šī te, tā kā profilakse. Un, ko tu novēlētu citiem cilvēkiem nākamajā gadā? Jā, viennozīmīgi uzdrīkstēties jaunas lietas, ja, jo viss nezināmais baida. Jā, bet tikai tad, kad jūs noriskējat un mēģināt, tikai tad ir iespējami jauni rezultāti. Ja? Un no sevis es varu pateikt, jūs varat taisīt pašus skaistākos un brīnišķīgākos sapņus, ja? Bet ja nav veselība, ja nejūtās ķermenis labi, ja? Tad tev vienkārši negribas neko realizēt, tev vienkārši negribas neko. Tev nav spēka vienkārši to darīt. Jā, tieši tā, nav enerģijas, jā, un īstenībā ir tā, tad, kad tu sakārto savu veselību, tev atgriežas enerģija, ja tev iestājas tāds vieglums, ja tāds tauriņu vieglums, ka tev gribas vienkārši lidot un vienkārši padot tikai priekšā, ja tu esi gatavs visu izdarīt šajā pasaulē. Tā kā viennozīmīgi, jā, uzdrīkstaties. Un vēl aicinājums tiem, kas sajuta, sadzirdēja, norezonēja, tas ir svarīgi. No 1. janvāra tātad var pievienoties jaunā gada ķermeņa restarts grupai, kuru atbalstīs veselības treneri, nutriciologi, naturopāti, un kopā sāksim šo te atkal veselības ceļu pretī sev, labākai pašsajūtai, labākai dzīves kvalitātei. Un Līga arī mums jau palīdz un piedalās un atbalsta šos te cilvēkus, jā, kas atkal uzsāk šo te savu ceļojumu. Tā kā paldies tev! Prieks man bija šogad ar tevi iepazīties, satikties. Vēl viens brīnišķīgs cilvēks manā dzīvē un tiešām novēlu tev arī veselību un vēl jaunus veselības uzlabojumus. Jā, paldies! Apusē ļoti, ļoti brīnišķīgi iepazīties ar tevīm un noteikti zinu, ka mums vēl daudz kas priekšā. Noteikti, jā. Tā visiem! Tā visiem!